Labdien! Mans vārds ir Krista. Es nodarbojos ar bērnu pieskatīšanas pakalpojumiem un arī sniedzu attīstošas un radošas nodarbības bērniem. Noteikti es sāku interesēties par to, kas notiek ar mūsu vidi tad, kad mēs ar savu ģimeni izlēmām pārcelties dzīvot uz laukiem, lai uzturētu savu apkārt vidi tādu, kura ir droša gan mums, gan mūsu bērniem, lai viņi varētu iziet ārā un elpot tīru un svaigu gaisu. Tad mēs nolēmām pievērsties vairāk šai tēmai un darījām visu, lai pēc iespējas mazāk nodarītu kaitējumu videi. Noteikti pats sākums bija tas, kad mēs sākām veidot kompostu. Noteikti tas bija tāds pirmais, jo bija visādi dārza iekopšanas darbi, un tad mēs šķirojām tos, kas ir ēdamie atkritumi no dabas veidotajiem, nevis atkritumiem, bet pieņemsim nezālēm no dārza un tā, un tad mēs to šķirojām un pievērsām uzmanību tam, lai tas tiktu šķirots kā kvalitatīvi noteiktās vietās, lai tas neizdalītu nekādas vielas, kas, pieņemsim, pūstot veidojas, un jā, tie bija tie mūsu soļi. Tad noteikti arī atkritumu šķirošana, kā plasmasa un stikls, papīrs. Un viens tāds mums nopietns solis bija tas, ka mēs mūsu īpašumā uzstādījām saules paneļus. Noteikti tas ir sausums, kas mūs ļoti ietekmē, tāpēc, ka mēs dzīvojam vietā, kur ir ļoti mālaina augsne, un ņemot vērā ļoti ilgu sausumu, kad vasarā nav tik liels lietus daudzums, nokrišķu daudzums, tad ir ļoti apgrūtinātas zemes apstrādes darbi, apgrūtināti, kad tieši tā zeme tik ļoti izkalst, kad nav iespējams ar to ļoti tā darboties, un tas ietekmē mums ļoti. Biju interesējusies par šo un pārsteidz tādi fakti, ka arī tādus skaitļos līdz 2050. gadam būs ļoti liels skaits klimata bēgļu, tā saukto, kas būs spiesti pamest savas mājvietas, savas valstis teritorijas tieši arī šo sausumu vai plūdu dēļ. Viņi nevarēs vairāk dzīvot šajās teritorijās, kur viņi bija visu mūžu nodzīvojuši, un līdz ar to viņiem vajadzēs meklēt vietas, kur viņi varēs pavadīt tālāk savu dzīvi, kur nav tik krasas tās klimata pārmaiņas. Es gribu uzrunāt jauniešus, lai viņi negaida kaut kādu īpašo dienu, kad viņi sāks rūpēties par klimatu, par to, kas ir viņiem apkārt. Es vēlētos viņus aicināt sākt jau tieši šodien, un lai viņi seko līdz tam, kas notiek viņiem apkārt, ne tikai vākt arī aiz sevis, bet varbūt paskatīties, kur kāds cits kaut ko ir nometis, kādus atkritumus, un savākt arī aiz citiem, jo neviens cits par to nerūpēsies kā mēs paši, un tieši šajā brīdī mums ir jāsāk darīt viss, lai kaut kas mainītos.